Tagad mums šī veidne ir jāiedabo atpakaļ jumī ar šo te pogu, kur no labās puses uz kreiso, ja? Tātad mēs pievienosim dokumenta veidni. Atverās tāds mums jau pazīstams loks no importēšanas, eksportēšanas un atrodam, lūk, uz darba virsmas mums ir šī dokumenta veidne. Dokumenta veidni nosaucam, piemēram, 150. pants. Daļa no ikgadēja atvaļinājuma. Kaut kā tā. Un labi. Un lūk, veida mums ir. Tagad mēs varam atkal atvērt, apskatīties, vai mums tā informācija te ir, ko mēs tur sarakstījām. Jā, tā ir tā mūsu veidne. Un tagad mēģināsim viņu piešķirt. Ja? Aizveram, visu aizveram, atrodam mums to darbinieci, kuram mums bija tas atvaļinājums jāpiešķir. Kur mums ir atvaļinājums. Un spiežam pogu izdrukāt. Un izvēlamies, ka mēs drukāsim uz savas veidnes, spiežam pogu labi, aizturam elpu. Un viss mums ir izdevies, redz, cik jauki. Tātad galvas nav, tā mums būs uz veidlapas. Uzlikšu viņu lielākus burtus. 150, kaut šausmīgi liels. Labi. To jūs neredzat. Tā. Lūk, pamatojoties piešķirt kalendārs dienu, kur ir daļa no ikgadējā atvaļinājuma, tas, ko mēs pierakstījām, un iesniegums par atvaļinājumu piešķiršanu. Mēs esam veiksmīgi pierakstījuši informāciju, ko mums vajag, lai tā atvaļinājuma veidne būtu drusciņi atbilst uzņēmumu prasībām, ja, jo mēs ielikām tādu ļoti minimālu informāciju, bet ja ir nepieciešams kaut ko tekstuāli pierakstīt, tad to, protams, var pierakstīt. Nu, lūk. Bet, ja nekas nav jālabo, ja jums pietiek ar to informāciju, kas ir, tad, protams, neko var nedarīt. Vienkārši spiest pogu izdrukāt, izvēlēties, kādu mēs atvaļinājumu gribam un atveram. Un lūk, ir šis dokuments par atvaļinājumu piešķiršanu, da jebkādu, ja? Un spiežam pogu izdrukāt un rīkojam izdrukājumu. Nu, es domāju, ka grāmatveži jūs novērtēsiet to šādu lietu, ka nav jādrukā atsevišķi vēl tabulas un jādomā, kādu mums tur tagad kaut ko sataisīt. Un ja nedod Dievs atnāk pārbauda, tad jūs šos rīkojumus varat pa 10 gadiem atpakaļ ātri izdrukāt un viss ir visam skaisti, jo nekur nebūs uzrakstīts, ka jūs izdrukājāt šodien to, ko vajadz izdrukāt 5 gadi atpakaļ. Nu tā. Es esmu ļoti ātri izstāstījusi par šīm veidnēm. Un tagad pastāstīšu par pavadzīmēm. Jo darbinieki ir visiem, pavadzīmes arī praktiski ir visiem. Un, kā es saprotu, ļoti daudzi jūs lietojat iespēju norādīt saņemto avansu, kas man tiešām priecē, jo tas nozīmē, ka tas, ko mēs esam uztaisījuši, nav darīts velti. Tā tad atvēršu pārdošanas pavadzīmi, kur jau es esmu skaisti sarakstījusi ar PVN 22%, PVN likmi avansos arī 22% un neatšķirās no pavadzīmes PVN. Kā to sataisīt nestāstīšu, jo es domāju, ka tie, kas lieto, visi zina, un kas tagad paskatīsies un sapratīs, ka arī grib lietot, atradīs elektroniskajā rokas grāmatā aprakstu un mierīgi darbosies. Tātad spiežam pogu izdrukāt un pogu labi. Tūliņa atskaita tiks izveidota. Nevis atskaita, bet pavadzīme. Un lūk, lauki, kuri bija pazuduši ar pavasara izlaidumu, ir veiksmīgi atgriežušies. Tātad informācija ir PVN apliekamā summa, PVN likme un summa kopā. Un šīs sadaļas savukārt ir bez izmaiņām saņemtais avans. Bez PVN, ar PVN, bez PVN un summa, kas ir apmaksai. Bet, kā es teicu, ja šīs te likmes abas ir atšķirīgas, tad šī sadaļa par PVN un summa kopā netiks iekļauta. Un vēlreiz izstāstīšu, kāpēc. Paši zinat, ka grāmatvedis ir matemātiķis. Jā. Viņš kaut ko ierauga no cipariem, viņš zina, ka saskaitot tabulu
visas ailītes uz leju, un pēc tam visas ailītes pa labi, un savukārt kopsumus uz leju ir jādabū tas cipars, tam ciparam ir vienādām visādos veidos, un ja es kaut ko atņemu no kaut kā, tad rezultātam ir jāskrīt. Un tieši tas pats ir ar pavadzīm. Ja man pavadzīm ir pa 10 000, saņemtais avans bez PVN pa 5 000. Tātad jāapmaksā man bez PVN ir 10 000 mīnus 5 000, jāapmaksā 5 000. Tā mēs matemātiski rēķinam un pārbaudam. Savukārt PVN no 10 000 ir 2200. PVN no 5 000 ir 1110. Likmes sakrīt. Ja tā, tad 2200 atņemu 1100, dabūju 1100, 5000, 1100, dabūju 6010. Viss ir pareizi. Es paņemu šos ciparus, kas te rakstīti, matemātiski atņemu vai saskaitu no lejas uz augšu, dabūju tādus ciparus, kā man vajag. Bet galvenais atrast tagad to piemēru, ko man ir atšķirīgi. Tā, lūk, ir ar atšķirīgu likmi. Un tagad ir tas brīdis, kad darījuma PVN neparādīsies, lai nejauktu galvu un neradītu vēlmi kaut ko saskaidīt un pajautāt, kāpēc man nesakrīt matemātika. Jo vienīgā matemātika, kas šeit ir darījums bez PVN, mīnus PVN bez PVN, dabūju apmaksas summu. Un tā kā likums par PVN pasaka apliekamais objekts, tas nav gluži tā, kad ir tikai darījuma vērtība. Ja mēs saņēmām PVN, tad apliekamais objekts bija saņemtais avans tajā laikā pēc tās likmes, kad viņu saņēma. Tātad pagājušā gadā šie 5000 aplikās ar likmi 21% un apliekamais objekts bija tajā laikā un summa bija 1050. Šogad, tad, kad es esmu izrakstījusi pavadzīmu vai rēķinu, atņemot avansu, apliekamais objekts PVN man ir starpība. Tātad 10 000 mīnus 5000 ir 5000, kas apliekās pēc šīs dienas likmes. Un šajā brīdī jau vairs nekāda matemātika ar PVN nedarbojās. 10 000 nav nekāda sakara vairs 22% un 2200. Jo ja šeit būs 2200, tad automātiski gribās no 2200 atņemt 1050, un tad 1100 nesanāk, lai mēs kādā veidā gribētu atņemt. Tāpēc šeit nav tā informācija, kas īstenībā neatbilst likumdošanai, ja, jo mums nav apliekamais objekts 10 000. Apliekamais objekts šajā brīdī mums ir šie 5000 atlikušie pēc tās likmes, kas ir šodien. Jo, ja likmes sakrīt, tad, protams, mēs matemātiski visu atņemam, saskaitam un dabūjam pareizo rezultātu. Šajā brīdī mums pareizais rezultāts ir atlikusī summa pareizināta ar likmi. Nu tā, es domāju, ka es izstāstīju saprotam. Es tā vismaz pati visu sapratu, tā kā jums arī būtu jāsaprot. Kas vēl man palicis neizstāstīts? Nu, galvenais bija tās atvaļinājuma veidnes. Vēlreiz atgādināšu, ja, jo atvaļinājuma laiks ir pilnā sparā, un es ceru, ka jūs arī grāmatveži tiksiet pie atvaļinājuma. Ja. Tātad, lai informācija dokumentos būtu pareizi, neaizmirstiet ierakstīt vārdu uzvārdu datīvā, jo ja nebūs vārda uzvārdu un ja nebūs amata datīvā, tas nenozīmē, ka tur būs tukšumi. Tas nozīmē tikai vienu, ka tā, vai kāpēc es aiztaisīju ciet. Tas nozīmē tikai vienu, ka informācija būs nominatīvā. Nu, nav jau nekāda briesmu lieta, bet glīti arī nav, jūs paši zinat. Paši lasīsiet un smiesieties pēc tam, ko jūs esat uzrakstījuši. Tātad, lūk, ja, Namdaris Džons Mežavīrs pamatojoties piešķirt. Nu, tā kā diezgan muļķīgi izklausās, un tad, lai mums nebūtu tur problēmu, tad jāieraksta šie vārds uzvārds datīvā. Ja? Bet, nu, saku, ja aizmirstās, ja jūs saprotat, ka informācija ierakstīsies tikai nepareizā locījumā. Nu, smuki nav, bet, nu, iztikt var. Tā.